Internets ir kā skolas rotaļu laukums. Kāds meklē galus, lai pēdējā brīdī uzrakstītu mājas darbu, un populāri apspriež, cik stilīgi ir, lai arī kas tas tagad būtu. Un pa vidu jautrībai kādam gribas reāli bojāt vaibu ar iebiedēšanu, ņirgāšanos un apsmiešanu. Kibermobbings ir klišejiskais skolas pagalma kauslis, tikai aprīkots ar tastatūru kā ieroci. Runājam. Thanks a lot, you idiot. Thanks to you, my charger's not charging on my iPad because it's got used to your iPad instead of mine. It's not charging my iPad and it's all your fault. I hope you're happy because I've told Mom. Apcelšana klasē vienmēr ir bijusi skaudrā realitāte, tomēr emocionālā vardarbība internetā ieņem tādas formas, par kurām pat iedomāties nevarējām pirms gadiem 10. Piemēram, Instagram story un Snapchat formāts, kas pazūd pēc 24 stundām, ir populārs, lai par citiem izplatītu tankas un pazemojumus. Internets un mobbings jau izcenas iet roku rokā, pat draugiem LV popularitātes laikos. Tas sniedz izdevīgu aizsagu, lai ierakstītu kādu dzēlīgu komentāru vai bombardētu ar naidīgām ziņām. Guys, John Stamos has a gross belly button. He's right. Vienīgais patvērums tolaik bija spēlīta ferma, vismaz tur bez bēdu varēja laistīt savus rāceņu stādus. Un vai kāds vēl atceras Ask FM? 2010. gadā to dibināja latvieši un pavisam ātri no platformas, kas aicināja iepazīt citus jautrā un interaktīvā veidā, tā visā pasaulē ļāva anonīmi pazemot un uzbrukt tik vienam, kurš patrāpījās ceļā. Is that bad? It sounds bad. It is. Arvien vairāk jauniešu un pieaugušo vilinas satura veidošana internetā, taču ikvienam, kas uzdrošinās ko publicēt, ir draudz saskarties ar heiteriem. Komentāri no viltus kontiem ir izplatīti, turklāt caur tiem varmāks mēdz upuri izsekot un bulijot vairākās platformās. Bet citiem nemaz nav kauna rakstīt mēslus no sava vārda. Turklāt vairāk satura ar tavu seju un balsi palielina iespējas, ka nākotnē kāds ļaundars izmantos mākslīgo intelektu, lai izveidotu ticamus dziļviltojumus ar tevi. No apkaunojošām situācijām līdz pat pornogrāfijai. Tas ir baigstāk nekā FaceLV baumas par cacām un saldījiem, bet arī tās gan jau savu postu ir izdarījušas. Kas bijis pie vainas, ka valstī ir krīze un esat palikuši bez darba? Atbilžu varianti. Hitlers kopā ar Lauri Reiniku. Izvirtīgs dzīvesveids. Spirķīgs cigareti. Bet pie viss, protams, vainīga valdība. Pastāv uzskats, ka ja reiz zīmējies sociālajos tīklos, tad esi pat pelnījis publisku izsmiešanu, jo ikvienam ir tiesības brīvi izteikties. Slavenības ar to rēķinās un maksā sabiedrisko attiecību speciālistiem. Bet kā rīkoties, ja neesi gatavs tāda apmēra slavai, vēl sliktāk, kļuvis slavens bez savas piekrišanas? Domām vari sev pasargāt, neko nepublicējot internetā. Mēmes var izveidot pat tevi slepus nofilmējot uz ielas. GDPR likums it kā aizstāv mūsu tiesības uz savas sejas privātumu, taču tas ir par vāju, lai apturētu joku izplatīšanās ātrumu. Liela daļa cilvēku no atpazīstamām mēmēm ir dalījušies, kādu postu viņu dzīvē radījusi negaidītās slava. Savukārt tas, ar ko nodarbojas pašmāja Gossip Girl Globzems, ir tā sauktais doxings. Tā ir mērķiecīga, sensitīvas personīgās informācijas izplatīšana, lai iebaidītu un pakļautu tālākam bulinga riskam. Un Latvijā ir pavisam viegli atrast kādu, kas zina, kur tu dzīvo. Es esmu Neo. 2022. gadā vairāk kā trešdaļa pusauģu atzina, ka jūt spiedienu publicēt saturu, kas nesīs pēc iespējas vairāk laiku. Šī mērķa vārdā tas var likt iesaistīties arī dažādos izjokošanas video vai bīstamos izaicinājumos. Viens tāds, ko dēvēja par zilo vali, ietvēra riskantu uzdevumu virkni, no kuriem pēdējais bija pašnāvība. Wow! That was pretty brutal even by my standards. Kibermobbings ir postošs un var veicināt trauksmi, depresiju un dziļas pašvērtējuma problēmas. Šķiet, ka varam pret to aizsargāties audzējot pārliecību, bet kāpēc tas būtu jādara nelaimīgu un nenobriedušu varmāku dēļ? Kāpēc citi vienkārši nemāk uzvesties pieklājīgi internetā?
Uzrakstīt indīgi komentāri ir vilinoši, ja dzenies pēc netīras 5 sekundžu slavas. Viens par to pasmiesies, bet kādam tas var būt pēdējais piliens. Ja esi cietis no vardarbības internetā, pirmkārt bloķē tos lietotājus, kuri tevi pazemo. You blocked me on Facebook. Un nekautrājies gūt atbalstu zvanot uz tālruni 116 111. Bet kā tas ir tikt galā ar sociālo troļļiem un interneta slavu pavisam jaunā vecumā? Vai ir vērts cīnīties ar heiteriem? Vai varam audzēt ādu un jau laiks sev pasargāt no kibermobbinga? Runājam! Satura veidotāja Latāna Okorī mācās vidusskolā, darbojas Latvijas televīzijā un ir atpazīstama ar publicēto saturu platformā TikTok. Psihologs, kurš strādā ar pusaudžiem, Mārtiņš Roberts Stabiņš. Es sveicināts raidījumā Runājam. Atkal esam pie tevis TV ekrānā vai kādā platformā, kur tu šo skaties. Un šajā reizē mēs runājam par kibermobbingu. Lai ievadītu sarunu, es vēlos sākt ar jautājumiem par sociālajiem tīkliem. Latāna, mēs jau minējām ievadā, ka tu esi aktīva TikTok lietotāja. Kad un kāpēc tu izdomāji, jā, es taisīšu saturu TikTokā? Man tie, kas nezina, pirms TikToka bija tāda lieta kā Musical.ly. Tas ir priekš tiem mazajiem, kas tagad TikTokā ir. Ja jūs nezināt manas laikus. Musical.ly bija principā dejot, dzied, tu vienkārši kameru kustināji. Un mēs Musical.ly visi sēdi lietojām. Tad TikToks nopirka Musical.ly, tad, labi, tur uz priekšu dodoties, bija TikToks, un es tur kā vispārēji dejoju, dziedāju. Es nedziedāju, kaut ko tur ārdījāmies. Un tad vienu dienu izdomāju, uztaisīšu video, kā es taisos mīļākos makaronus ar sieru. Beigās tur bija saskābis, viņš bija pretīgs, un viss smirdēja man māju pēc kūtas. Un tas bija pirmais video, kur es runāju. Un cilvēkiem patika. Un tad es turpināju runāt. Un nekad neapstājos runāt. Mārtiņa, ko esi novērojis tu darbā ar pusaudžiem? Cik svarīgi pusaudžiem ir būt sociālos tīklos un kaut ko publicēt, kļūt atpazīstamam? Kopumā laikam būt vismaz ir diezgan svarīgi. Tur ir ļoti daudz visādas lietas, ko gan vienkārši kā izklaides platforma, kurā pavadīt savu laiku, gan arī kā komunikācijas rīks. Kopumā es teiktu, ka ir svarīgi tie pusauģi, ar kuriem es esmu strādājis, lielākoties viņi tur ir. Vairāk laikam tomēr tādi, kuri patērē, nevis kuri paši kaut ko veido. Un arī tādi, kuri paši kaut ko veido. Tā kā kopumā, tas mans iespējas tās, ka ir svarīgi, bet atšķirās, kuri liek, kuri vairāk skatās. Un, protams, ir arī tādi, kuriem tas nav svarīgi, kuriem pašiem nav to sociālo tīklu nekādu kontu, kuri nesako tam līdzi, bet tādi manā pieredzē ir mazākums. Jā, bet arī tad, kad jaunieši, kurus zinu, kur neizmantoja sociālos tīklus, kam nav, viņiem parasti ir YouTube, un ja es YouTube nepieskaidru, tad viņi tur parasti sēž. Jā, tas kaut kā iziet ārpus šī aprēķina, ko mēs parasti piesaucam. Jums abiem gribēju jautāt, kādēļ ir svarīgi radīt šo saturu sociālos tīklos, kāpēc pusauģi sāk to darīt, jūsuprāt, un kļūst publiski un redzami? Jo man šķiet, ka vismaz TikTokā ir ļoti viegli, ja algoritms paķer tevi, tad algoritms tevi aizved pie cilvēkiem. Ir svarīgi runāt un izteikt savu viedokli, ja tur ir viedokļi vai kaut kā, tas ir svarīgi arī tad, ja tu arī dalies ar sevi, vai arī kaut kas ar tevi notiek, tas var palīdzēt citiem justies mazāk vieniem. Un, tas arī izglīto viens otru. Tu redzi, ko Andžs dara Indijā, kur kā dzīvo, kāds Amerikā, un tu gūst tādu netik tuvredzīgu skatu uz pasauli. Nojauc robežas. Jā. Es domāju, ka ir dažādi iemesli, kāpēc cilvēki sāk kaut ko veidot. Viens varētu būt tāpēc, ka vienkārši redz, ka citi to dara un mēģina kaut ko atdarināt, līdzināties. Tas, man liekas, ir labi redzams, ka ir dažādi trendi sociālos tīklos, ka kāds to izdarīts, aiziet ļoti plaši un tad daudz atkārtot to pašu. Reiz nedēļā mēs dejojam pie vienas dziesmas. Jā, piemēram. Tas būtu viens. Vēl viens tāds arī svarīgs aspekts ir par to, kā vispār sociāls tīkls strādā. Es kaut ko ielieku, un tad cilvēks to reaģē. Un viņi uz to reaģē, spiežot laikus, rakstot komentārus, daloties un tā tālāk un tā tālāk. Un ko tas dara mūsu smadzenēm? Kad mēs saņemam to paziņojumu, kad mēs redzam to, kāds ir interaktējis ar manu saturu, man ir tas dopamīna hits, ka es
saņemu, bet man ir kaut kāda tā atalgojuma sajūta, ka esmu. Un arī tas, jā, bet un tas ir tas, kas ir tas bīstamais ar tiem sociāliem, to, ka tas pie šīs sajūtas, ko tie laiki un šēri un vispārējais, ko tas dod, bet tā var ļoti ātri pierast, un tas var kļūt par tādu ļoti būtisku daļu cilvēkam, ka viņam visu laiku gribās šo sajūtu dabūt atkal. Un vēl viena lieta ir, jā, tas, ko tu minēji par to kaut kādu apstiprinājumu, jo, teiksim, sevišķi pusauģu vecumā ir, jebkurā vecumā, bet pusauģu vecumā ir īpaši svarīgi justies piederīgam kaut kādai grupai, un sociālos ir diezgan viegli to piederības sajūtu dabūt caur tiem pašiem, kaut kādām reakcijām, ja es kaut ko ielieku, vienalga vai ierakstu, vai ielieku kaut kādu bildi vai kaut kādu video. Daudz cilvēkiem tas patīk, vai viņi raksta komentārus, es jūtos to, ka viņi mani validē, un es jūtos daļa no kaut kādas šīs te grupas. Ja? Vai, teiksim, ja mēs ejam ārpus kaut kādiem tieši sociāliem, bet, piemēram, tādiem sociāliem kā, piemēram, TikToks, Instagrams un tam līdzīgi, kuras kaut kādu saturu lieku, bet, piemēram, kaut kādi fórumi, Twitters un tam līdzīgi, kur mēs vairāk dalāmies ar kaut kādām savām domām. Tur arī mēs varam diezgan ātri kaut kādā burbulī tikt iekšā, ja, kurā mēs laikam viens otru pastiprinam un jūtamies kā daļa no kaut kādas grupas, kaut kādas kopienas. Tas, man liekas, ir vēl viens tāds svarīgs aspekts sociālajiem tīkliem. Vai tik tā kā izveidojas kopienas, kur viens otru pabužina, paceļ, atbalsta? Ne tikai. Pabužina paceļ atbalsta. Par to mēs runāsim arī tālāk turpinājumā, par to otru pusi, bet vai tomēr ir šī kopības sajūta ar kaut kādiem atsevišķiem? Jā, noteikti ir. Jā, bet vispār, kas ir ļoti interesanti, tas ir interesanti forši, ka veidojas tāds iekšējais joks, tā kā inside joke, bet ar kādiem simtiem tūkstoši cilvēku, kad tur visi raksta vienu tādu komentāru vai raksta krēslus. Tur vispār nekāds sakars nav, bet arī tas var ļoti pavelkt cilvēkus preteklībām. Tu paskaties vienu video, un tad tur aizsākas kaut kāds iekšējais joks, ko tu zinās, tikai tu redzēsi to vienu video. Tu skaties tālāk citiem video, kur ir kaut kāds līdzīgs tips, un tie bieži vien tie komentāri ir wow, tev tik labi sanāca, un tad tur uzliek tos specifiskos emojis. Tas komentāram ir tā apslēptā nozīme. Tas kaut kas nejauks ir. Un par to apstiprinājumu arī man šķiet, ja tu uzrakst kādu sliktu komentāru, tad cilvēki var nolaikot tavu slikto komentāru, un tad daudz ātrāk dabūt apstiprinājumu par to, ko tu dari, ka tu apceli kādu ir smieklīgi un forši, nekā ja tu dzīvē nosauktu kādu sliktā vārdā un apceltu. Tur nevarētu redzēt simtiem tūkstoši cilvēku. Jo tev uz ielas pienāk cilvēku klāt. Jā, tas tās nereāls gadījums. Varbūt, ja tavi draugi apstiprina, bet tie ir draugi, tie nav sveši cilvēki. Ja tavi draugi ir tā kā tavi draugi, es vien to pašu domāju. Bet, protams, ja es apceltu tevi un man pienāktu un aplaudētu svešinieki, man liktos, ka es tiešām esmu baigi stilīgi. Un tā es dabūšu šīs uzmanību un mīlestību. Bet tas kopienas ir arī pozitīvs, jā. Un ir arī negatīvs. Jā. Ko tev ģimene un draugi saka par to, ka tev ir tik aktīvs un pamanīts TikTok konts? Man ģimene ļoti lepojas ar mani, viņi priecīgi par mani. Tādā ziņā, ka... Nekad nav bijis tāds, kāpēc tu to ieliki vai kas tas ir? Es vienreiz ieliku savu... Man tur bija remonts un man nebija istaba tajā brīdī, es gulēju ofisā un tur bija miskas ar drēbēm. Man tas kāpēc to ielika? Bet es viņai piekrītu, jo tur bija miskas, parādīja burtiski miskas internetā. Bet draugiem patīk līdz mēs esam kādā festivālā vai koncertā. Tad dažkārt ir tā, ka apstādina bildi. Man jau ļoti patīk. Draugiem ne tik ļoti, ka viņam jāstāv un jāskatās. Bet jā, visi ļoti atbalstoši. Atskaitot ir cilvēki, kas nav bijuši vislabākie par kaut kādas autoritātes manā dzīvē, bet viņi nav mani radinieki, vairāk skolotāji pusvalkās. Varbūt skolotājiem arī vajag TikTok? Viņiem ir, bet es vienkārši to kaut kādu to pushback par savu TikTok profilu, ko viņi redzējuši, un viņiem ir bijis tādi neforši, tas vienīgais, kas nepatīk skolotāji. Kā skolotāji kaut ko tādu var. Dažkārt es varu piesieties bērniem par kaut kādu internetu un TikTok, kas man liekas neadekvāti. Bet tas ir vienīgais, kaut kāds autoritātes manā dzīvē ir izteikušās un pat pasmējušās par mani par kaut kādām lietām. Tas nav pārāk forši. Bet pie tevis. Jā, mēs vēršamies pie tevis un ja jau mēs runājam arī par to, kas varbūt nav tik forši,
saistībā ar sociālajiem tīkliem, vai tu savā darbā ar pusaudžiem esi redzējis, ka tie rada kaut kādas problēmas? Šis interneta patēriņš, sociālā tīkla patēriņš. Jā, viennozīmīgi un ļoti dažādos veidos. Tas ir no vienas puses varbūt vienkārši pats patēriņš pārāk liels un kļūst problemātisks. Piemēram, ka tas ir vienīgais, ko cilvēks dara. Tas ir vienīgais veids, kā viņš spēja kaut kā atslēgties. Un ja viņš netiek nodarbināts, piemēram, skolā vai kaut kādās citās lietās, kas ir jādara, vienīgais, ko var vai ko grib darīt, ir sēdēt, skatīties TikTok, piemēram. Tas būtu viens veids, kad rodās kaut kāda, gan varbūt nevienmēr tā būs atkarība no kaut kādiem sociāliem tīkliem, bet ka tas ir tāds, ka nav citu brīvā laika pavadīšanas veidu. Protams, arī dažādas kā atkarība, kas varbūt, kad tas jau kļūst traucējoši un traucē pildīt kaut kādus citus pienākumus. Un tāpat tās arī tas, kad ir kaut kāds tas neobligāti, tas, ka negatīvs feedbacks varbūt reizēm ir ok, bet to, ka tur saskarās gan mobbings parādās, gan kaut kādi ļoti rodās trauksme, tāpēc, ka tas netiek kaut kādas ekspektācijas piepildītas, un, piemēram, cilvēks grib saņemt ļoti pozitīvu feedback un daudz laikus un daudz komentārus, un tā nav, un tas rada viņiem papildus kaut kādu distresu. Tā ka, jā, var būt ļoti dažādos veidos sākas negatīvs. Gan pārāk lielam patēriņam, gan arī tam visam pārējiem, kas nāk tam līdzi. Man šķiet, ka angliskojums vārdam, angliski tas bija gratifikācija vai kaut kas, ka tu dabū šo apstiprinājumu un tam līdzīgi, un no tā rodās dopamīns, ka dabū šo uzmanību, šos laikus, kas notiek, ka tas pazūd, ja vilnis apgriežas vai nav, nesasniedz vairs tā auditorija, kas ar cilvēku notiek, kāds viņu ietekmē, ka vairs nav šī avota, nav iespējas tikt pie šīs sajūtas. Man ir teorija, un tad tā kā tu zināsi to faktu, un tad varbūt, tad tu pateiksi faktu, bet es varu pateikt, man ir tieši doma to, ka cilvēks varbūt sāk vairāk vainot sevi ar to, ka viņi vairs nav, viņiem nav tas pats, kas viņiem iepriekš bija, viņi sāk neredzēt to, kā varbūt TikTok algoritms traucē, bet to, ka problēma ir viņos, un viņi vairs nav tik smieklīgi vai tik smuki, vai to, ka viņi ir pie vainas. Jo, piemēram, manā paudzē, es vairāk to varbūt redzu Instagram, ka tad, kad neizdodas algoritmu vai kādu citu iemeslu dēļ sasniegt to, iedomāto laiku skaitu, līdz cilvēki mēdz publicēt stāstā, lūdzu uzspied, un tur tāds, bet ko tas dos? Es nevaru. Tad jau vispār tu izlūdzies. Tu tiešām neesi pietiekami labs, ja tev jālūdzās. Tu neesi pelnījis. Man šķiet, ka jūs iezīmējat jau tādu, kā tas, kas notiek, gribās dabūt to labo sajūtu. Es arī tur esmu bijusi, kad bija tāds laiks, kad es vairāk biju aktīvāka, bija vairāk, tagad tas skaitlis vispār nav ne tuvu. Un bija kaut kāds brīdis, kad tu sev jautā, kas notika. Tu padodies uz vienu kaut kādu brīdi, tu padodies tā domā, pēc tam tāds, bet paga, ārā. Tā kā dzīve. Tas nav dzīve un vispār nav nekāda piedeva. Nē, principā, ja mēs domājam par mūsu smadzenēm, viņām ir diezgan vienkārši. Viņas nav vienkāršas, bet tas princips diezgan vienkārši. Smadzenes grib justies labi. Un grib to, kas dod labsajūtu. Un tad, kad mēs kaut ko darām, kas dod labsajūtu, tad rodās šie patērni, kurus mēs atkārtojam. Un tas var būt, piemēram, kaut ko likt sociālos tīklos un gaidīt to pašu, kad tas sniegs to labo sajūtu. Un tad, kad tas nenotiek, tad, protams, rodās kaut kādas nepatīkamas izjūtas, un kaut kā tas ir jārisina. Piemēram, kā to var risināt, tas, ko tu minēji, ielikšu savu Instagram postu storijā, piemēram, likšu kaut ko vairāk, mēģināšu kaut kādus atrast jaunākos trendus un saprast, ko es daru nepareizi. Un beigās es uztaisīšu konkursu. Varbūt, jā. Tas arī ir pietiekami plaša auditorija. Bet, ja cilvēkam ir tur 100 sekotāji, kādu konkursu viņš taisīs. Bet tā ir daudz uzticamāka auditorija. Tie vienmēr nospiedīs to laiku. Viņi tur būs. No šādām sajūtām par to, kā mūsu smadzenes jūtas brīdī, kad mēs nedabūjam varbūt to uzmanību, kur mēs esam pieraduši saņemt sociālajos tīklos, vēlos pievērsties arī pašam kibermobbingam. Kāda ir tava pieredze ar nejaukajiem komentāriem? Ir daudz cilvēku, kas varbūt gūst popularitāti, jo viņiem ir redzami īpašas vajadzības, un tad cilvēki, kas man pretī, ka viņi komentāros ļoti vulgāri uzvedās,
Un tie cilvēki, kuri arī rada to saturu, viņi noteikti arī saprot. Un par komentāriem. Un arī ir bijuši cilvēki, kuriem nav īpaši vajadzības, vienkārši paši par sevi ir, bet viņus vienkārši apceļ, jo viens sāka un izveidoja atkal savu iekšējo joku, un tad visi pievienojās un turpina apcelt. Un sāk radīt baumas, man ļoti paveicies, es jau pateicīju, ka man nav tā bijis. Ceram, ka nebūs. Bet jā, ir bijis kaut kāds stulbi komentāri. Es nezinu, es neesmu par neko labāk, ka man otrais kaut kāds stulbības uzrakstīšu atpakaļ. Pat 5 reizes sliktāk, ka viņai piedraudēšu. Un tad tā metode būtu ignorēt. Jā, nepavilties, bet tajā pašā laikā tu nevari atļaut, ja jūti, ka iet pa traku. Es pat nezinu, vai labāk ir palikt stāvēt klusu vai cīnīties. Es pat nevajadzēju cīnīties pretī, ja kādi cilvēki. Bet vienkārši nobutē. Ja citi cilvēki redz, ka citi tev drīkst apcelt, tad citi tev arī apcels. Bet izdzies tos komentārus, ka tu jūti, ka sāk veidoties tāda grupa, kopiena ar naidniekiem, tu vajag dzēst ārā, jo tad, lai citi nepavalkās. Ja cilvēki darīs to, ko citi darīs. Tā, jā. Aitiņas mēs visi esam. Vienmēr vajag vienu galveno aitu. Kādas sajūtas tev ir raisa šie komentāri? Vai tu tos uztver tā ļoti dziļi, vai tu vienkārši paskaties, saproti, ka šis nebūs, šis nav jauki un viss? Es gribētu teikt to, ka esmu reāli pret sevi. Un es zinu, varbūt ne visus, bet es zinu kaut kādas, kas var mīnus, vai arī kaut kas manī varbūt trūkst, un es zinu savas labās lietas, kas man ir ļoti daudz labas īpašības, jo bieži vien cilvēkiem ļoti grūti pateikt, ka viņiem labas īpašības, viņi uzreiz nokautrēt, bet ir jābūt spējīgam pateikt savas labās lietas un jāspēj sev mīlēt. Bet man arī ir savas trūkumi un kaut kas, pie kā es pat gribu piestrādāt. Un kad es zinu, kas ir un kas nav, kas patiesībā esmu, tad komentāri neko neizdara, kāds man nosauks par stulbus. Viņš apsaukās man, kas neesmu pietiekami inteliģenti, un es paskatīšos, viņš knap var teikumu salikt. Un es zinu, ka es ar savu darbu es mācos labā skolā, un man ir mērķi, un ne tikai tas, arī interesē par apkārtējo pasauli, un es zinu kaut ko. Un es zinu, ka es neesmu zem Latvijas vidējā līmeņa, inteliģents līmenī, kā arī man pasako par izskatu. Es zinu, kā es izskatos, es zinu, kas man apmierina, kas man neapmierina. Un visiem ir acis. Bet, vienkārši jābūt reālam pret sevi. Un nevar arī dzīvot pasaulē, ka tas ir perfekts. Jo, ja tu domās, ka tas ir perfekts, un tā nav neviena mīnus, tad tu esi ievainojamākais. Jo tad kāds kādreiz kaut ko pateiks, tu paskatīsies un sabruks visu to pasauli. Bet jābūt reālam pret sevi. Un tad nekas to nesāpinās. Šo es kaut ko pierakstīšu un paņemšu līdzi. Mārtiņ, kā ir tavā pieredzē un kopumā vērojot situāciju, vai jaunieši apzinās, kas ir kibermobbings un ir spējīgi to atpazīt? Jo par to mēs runājam, ir dažādi veidi, kā, piemēram, meklēt palīdzību vai ziņot vai vispār, kanāli vai runāt, bet vai jaunieši zina, kas tas ir? Diemžēl tā izpratne mums nav pārāk spēcīga, ne tikai pusauģiem jauniešiem, bet arī pieaugušiem cilvēkiem. Es esmu diezgan daudz arī pavadījis diezgan daudz esmu strādājis skolās, vadot nodarbības par dažādām tēmām, tā skaitā par mobbingu. Un tādi komentāri, kā tagad jau viss var būt mobbings, izskan ne tikai no pusauģiem, bet arī no pieaugušiem, tieši tā. Un tā kā mums jau par mobbingu nav, manuprāt, nav pārāk labi izpratnē kopumā, vismaz manā pieredzē, cik esmu strādājis. Un tad, ja mēs vilkam vēl klāt to kibermobbings, kas ir vēl kaut kas, kas ir saistīts un līdzīgs, bet tomēr ar savām atšķirībām, tā intuitīvā doma ir, ka droši vien tā izpratne nav pārāk laba. Runājot par pusauģiem, vai tas ir vārds, ko viņi lieto, aprakstot kaut kādas lietas, varbūt, kas notiek saziņas vietnē, sociālos un tam līdzīgi, īsti varbūt nē, bet vai ir izpratne par to, ka kaut ko darīt nav ok, nav pieņemama. Šķiet, ka ir sevišķi tiem, kas ar to saskarās, parasti jau cilvēks intuitīvi zina, ka šis nav ok, ka, piemēram, kaut kādas manas bildes tur pārsūt, nav ok, ka tu man tur, teiksim, apsaukā kaut kādos grupu šādos un tam līdzīgi. Vai saprot, ka tas ir kibermobbings un ko ar to darīt? Kā kurā gadījumā? Jo man šķiet, ka, labi, es neesmu varbūt pēdējā laikā par tādām situācijām ārkārtīgi interesējusies, bet ja ir kaut kāda bilžu pārsūtīšanas vai kaut kas tamlīdzīgs, man šķiet, ka joprojām nezinu, kur vērsties un ko darīt. Un arī tas pirmais solis runāt ar saviem vecākiem par to un teikt, ka, hei, man ir problēma. Un arī tur jautājums par to uzticības līmeni. Kā mēs vispār varam atšķirt, un šis būtu jautājums jums abiem, kā mēs varam atšķirt joku no reālas apcelšanas internetā, ka kāds jau nāk pakaļ ar dakšām, veido savu aitiņu armiju un taisās nodarīt pāri.
Mēs domājam par jokiem, man liekas, ja kāds kaut ko pasaka, un pēc tam saka, ka tas bija tikai joks, man liekas, tas varbūt varētu pieaugušiem cilvēkiem, jo pusauģiem tomēr viņiem vēl veidojas izpratni par to, kas varbūt ir ok, nav ok. Bet pieaugušiem cilvēkiem pajautāt, kāds ir tas punchlines tam jokam, par ko ir šis joks. Ja? Un ja viņš vienkārši par to, ka man kaut kas nepatīk otrā cilvēkā un cik smieklīgi, varbūt tas patiesībā nav nemaz baigais joks. Un otrs arī, to robežu, noteikti robežu, kurā mani kaut kas aizskar, varu tikai es pats. Neviens nevar no malas atnākt un pateikt, ka nē, šis bija vienkārši joks, šis to nevar aizskart, jo joki var būt aizskaroši. Un tā robeža katram ir viņam būtu ļoti dažādi. Kāds tiešām varbūt neko neņems vērā un tur lai joko, un kādam varbūt tas jūtīgums būs izteiktāks un viņam daudz vairāk, kas liksies nepatīkami. Tāpēc vienkārši nav tāda viena pareiza atbilde, kur sākās varbūt joks un kur tas var jau, kur beidzas joks un sākas kaut kāda, varbūt skaršana. Jo, to, man liekas, var redzēt bieži vien sevišķi kaut kādās draugu kompānijās, ka varbūt tā, ka ir kompānijas, kurās kaut kā apsaukāties, pasmieties ir pilnīgi ok, un neviens par to neapvainojās. Ir citi cilvēki, kuriem pateiksiet to pašu kaut kādu frāzi, un liksies, nē, šis nav ok, šis man aizskar. Tā kā ļoti dažādi. Tā kā vienkārši tāds, vislabākais veids, kā to nedarīt, ir izturēties cieņpilni pret apkārtējiem cilvēkiem un tomēr saprast, jā, ka tas, ka mani kaut kas neaizskar, nenozīmē to, ka citiem cilvēkiem arī liktos. Bet vai mēs neriskējam, ka tad mūs sāk saukāt par sniegpārsliņām? Kāds ir tas risks? Es domāju, tu pasaki to, ka tu ir robeža, tu esi sniegpārsliņa. Ok, labi, lai mēs esam sniegpārsliņi. Un šķiet, ka mūsu paudzē bija arī tie sojas latas puisā, kas vēl, tas ir best of the best, jā. Vai pietiktu ar to, ka mēs vienkārši saprotot, kā, piemēram, es atgriežos pusauģu gados, izdomāju to, ka es gribu veidot saturu, publicēt to TikTok vai jebkur citur, vai taisīt YouTube video, pietiek ar to, ka tev vienkārši ir tāds, labi, es uzaudzēšu biezu ādu un viss būs kārtībā. Nē, tas noteikti ar to nav ok. Man šķiet, tas ar to nav pietiekami, tāpēc, ka par ko liecina kaut kāda, vienalga, vai tas būtu kibermobbings vai citu veidu vardarbības, liecina par to, ka šim cilvēkam, kurš to dara, liekas, ka tas ir ok. Un stāsts jau nav par mani. Ja mani kāds aizskar vienalga dzīvē vai internetā, nav jau problēma manī. Problēma ir tajā, ka tas notiek. Un tas parādīja atkal kaut kādu izpratni šim cilvēkam, šiem cilvēkiem un arī plašākā sabiedrībā par to, kas ir un nav pieļaujami. Un tāpēc, mēģināt sev pārliecināt, ka es vienkārši dodošu biezādu un viss būs fine. Tā īsti nebūs. Tā kā mobbings nenorūda. Tas ir tāds... Veco dienu teiciens. Jā, tas nav... realitātei atbilstošs uzskats. Bet ko tieši nozīmē bieza āda? Jo, ja tā bieza āda ir kaut pašpārliecinātība par sevi, par to, ko tu dari, un tev ir laba atbalsta sistēma, tev nav bail runāt, ja kaut kas tevi aizskar. Man šeit jānoprecizē, kas ir tieši tā bieza āda. Jo tā bieza āda ir tās visas labās lietas, kas palīdz tev. Tad jā. Bet labi. Jā. Vai tev pašai bija sajūta uzsākot, piemēram, veidošos video, vai tu vispār domāji par šo te interneta pusi, par to, ka cilvēki nevienmēr būs atbalstoši? Es vienmēr biju gatava kauties. Tā kā kāds man kaut ko uzraksta, pasaka man sejā un būs. Man ir ļoti paveicies, ka man tās ļoti biedējuši teica, viņš ir garš ar milzīgiem muskuļiem. Ja skolā man kādreiz mazliet tur apcēla, vai kaut kas tur bija. Tu izlūki tā kā telefonā tēta bildi? Nē, viņš man nāca uz skolu, viņš tā kā sauc visus vecākus, tā kā visi augstākās instances, viņš tā kā bija nenormāls, kas bija mazāk. Man viens viņa mazo meitini aiztiks, un viņš kā nenormāls. Pēc man ir tāda pārliecība liela, tādā ziņā, ka, labi, ja kāds varētu man kauties, tad... Bet tev ir labas atbalsta sistēma. Jā, bet protams, es neskauties 150 gadi. Bet vienkārši tā ziņā, es iet kauties, ja kāds man uzrakst kaut kādu stulbu komentāru, lai tad vismaz atbild par to, ko pasaka, te lai nāk un pasaka. Mums sejā, mēs varam kā divi cilvēki parunāt. Bet es nedomāju, ka tur baigi ko runāt ar kādu, kas iedomājas, ka tas ir adekvāti un normāli uzrakstīt kādam kaut ko sliktu internetā. Jo, protams, ir ko tu redz kaut video.
taisot draugiem. Nu, ko Facebookā gan jau redzi, es jau nezinu, cik to gadu. Es jākais, redzi, man aizsūt, un jūs pasmiesieties tur savā starpā čatā. Viss mēs to darām. Nu, es tagad vispār bet es arī. Bet tu nekad neienāks tev galvā normālam cilvēkam uzrakstīt kaut kādu stulbību. Tas, man liekas, ir neaptveram. Tu tikai labus komentārus spēr. Cilvēki, es bieži nerakstu komentārus. Es nedomāju, ka svečiniekiem vispār tu īsti raksti, bet sliktu, ko uzrakstīt. Tas man liekas nenormāli. Bet, jebkurā gadījumā, ja man lai pasaka, man vienreiz mūžā kāds kaut ko sejā, un tad rīkosimies. Vai diskutēsim par šo jautājumu? Jā, jo vispār saka, ka nekaujies ar kādu, kas ir vājāks par tevi. To vajag atrast savu līdzvērtīgu pretinieku. Un es arī nejūtos labi, ka, ja mani kāds apsver, un es tagad kaut ko pretī, man vajag zināt, ka cilvēks līdzvērtīgs. Kautiņa ziņā vismaz, Bet, es neesmu kausties, bet labāk pakautos. Jā. Vai tas, ko cilvēki par tevi rakstījuši komentāros, piemēram, pie tiem video, vai tas kādreiz ir ietekmējis to, ko saka par tevi skolā? Principā dzīvē ārpus internetu vidas. Man, paldies Dievam. Sliktu nē, es domāju. Bet es zinu ļoti daudz stāstu, kas vispār man ļoti apbēdina. Ir cilvēki, ko es tagad draudzējos, vai arī paziņas. Tas viss trakākais, labi, tas sāks internetā. Kaut arī internetā, tas šķiet labi, tur izslēgt internetu, būs prom no tā naida, bet tā nav taisnība, jo mēs visi esam internetā. Internets nav vairs, kad pieeja pie datora, tev internets visu laiku ir ar mums. Un tas jau tu tā kā tavā vidē kāds uzbruk, bet tas fakts, ka tīpaši valstī kā Latvija, kas ir ļoti maza, ja par tevi, ja tevi mobbingo, ja tev kibermobbingo, tas aizies dzīvē, un es zinu tik daudz stāstus, kur vienkārši tiek izveidotas baumas, un meitenes, kurām veidojas trauksme un bailes, iziet ārā no mājas, un viņam nav draugu. Jo vienkārši cilvēku uz ielas, tīpaši pusauģi, var būt drausmīgi pretīgi. Es nesaprotu, kas viņus audzina. Viņi var iet uz ielas un pateikt tādus vārdus, un uzvesties tev, tas nav cilvēks. Kaut arī tā informācija nepatiesa, arī būtu patiesa, tas nedod nekādas tiesības. Un tos vārdus, es arī bieži vien dzirdu, ka, piemēram, meitenes līdzīgiem vārdiem, kaut kādā draugu grupā, viņām ir vairāk kā vienādi vārdi, tad viņām ir tavs iesauks. Un tās nav labas iesauks, ir tā kā kaut kādi parasta fiziskā izskata iezīmes. Un visi jau, tā ten, kas ir nenormāli. Bet jā, tas viss trakākais, ka tas viss Latvijā tīpaši pāriet uz īsto dzīvi. Tas nav tikai internetā, tas ir nopietni. Būsim godīgi, Latvija ir maza. Ar kaut kādiem cilvēkiem citu pazīst. Mārtiņ, arī tevis vēlējos jautāt, kādas sekas kibermobbingas atstāja? Vai tas būtu īstermiņā vai ilgtermiņā? Ļoti dažādas. Tas jau, kas viens tik pieminēts, kaut kāda depresivitāte, trauksme paaugstināties. Tas varbūt tās, viens, kas ir mobbings, ja domājam par pusauģiem, kas mācās skolā, tad loģiski, ka, ja tas notiek dzīvē, ka negribās būt tajā vidē, kuras noteikti. Tas nozīmē to, ka kavē skolu vai izvairās iet slimo vai tam līdzīgi. Ja tas notiek internetā vai kaut kādā saziņas, tas nozīmē to, ka varbūt arī kaut kāda trauksme saistībā ar to. Un, piemēram, tur cilvēks negrib ņemt telefonu, negrib iet tajos sociālos tīklos, un tā kā izvarās izolēšanās arī var būt ļoti bieži sekas, tāpēc, ka kā tās. Ja, piemēram, es mācos skolā, kurā cilvēki, klases biedri man dara pāri, un tad, ko es iemācos, tādā veidā es iemācos to, ka nav droši veidot attiecības cilvēkiem. Un tas var atstāt ļoti tālajošas sekas uz visu dzīvi. Tā kā tās sekas, nevaram pateikt, kuram cilvēkam tieši viņas izpaustos, viņš nonāk tādā situācijā, bet sākot no tā, ka kavē skolu, izolējās, zūd interesi par kaut kādām lietām, pieaug kaut kāda mentālas veselības traucējumi, trauksme, depresivitāte, tas būtu divi varbūt biežākie. Tāpat tās kaut kādas paškaitējums, pašnāvības domas, pašnāvības mēģinājumi. Tā kā, no tādām, kas ir varbūt vieglāk risinājums līdz pat ļoti, ļoti smagām tam sakām varbūt. Iepriekš Lotāna teica, ka viņai ir šī atbalsta sistēma, tētis, kurš ir bijis un iestājies, bet kā rīkoties cilvēkam, kurš aiziet mājās un iespējams tur tā situācija ir līdzīga. Viņam nav šī atbalsta, kur viņš var vērsties pēc palīdzības. Kas ir svarīgi, domājot gan par mobbingu, gan par kibermobbingu, un ja tas notiek ar pusaudzi, ka tas, ko es aicinu visus pusauģus, ir runāt par šīm lietām,
ar kādu pieaugušo. Ja nevar mājās par to runāt, parunāt ar kādu skolā, ja skolā nav, tad varbūt, nezinu, ir kāds draugam vecāki vai kāds cits pieaugušais, bet nemēģināt to slēpt, kaut kādu gaidu cerēt, kas pats no sevis pāries. Tā ir viena lieta, ko var darīt. Otra lieta, kas ir svarīgi, tā kā domājot par to, kā tās lietas risināt, ir censties saglabāt kaut kādus pierādījumus, kas ir, piemēram, skolā, piemēram, kādā, klases WhatsApp chatā, uztaisīt screenshots, lai ir pēc tam ko parādīt, jo bieži vien, ko esmu saskāries, ir, kad pusauģi, kur ir no tā cietuši, no kaut kādas vienaužu vardarbības, un kad pieaugušie tā kā iesaistās un mēģina kaut kā risināt, tad vienā pusē saka, ka viņš izdarīja to, otrā pusē saka, ka es ko tādu nedarīju, jā, un tad kuram ticēt. Tas, kas raud, protams. Tas ir cits jautājums, jā, kāpēc mēs neticam tam, kāpēc mēs neticam tiem, kurš saka, viņam dara pāri, bet jebkurā gadījumā tāpēc pieglabāt tos pierādījumus, ka tiešām tas ir noticis, un tad jāiesaist pieaugušos, saglabāt to, kas noticis. Jā, ir iespēja noteikti bloķēt tos, kas apceļ internetā. Piemēram, sociālos tas ir diezgan vienkārši. Sarežģītāk varbūt tas būs, kāds, kuram ir mans numurs, viņš man tur raksta. Vai tur, tā ir vilts profils, kurš ļoti mērķtiecīgi to dara, tas kļūt grūtāk. Bet bieži vien ir tā iespēja nobloķēt. Tāpēc arī svarīgi ir censties nereaģēt. Viens no tiem variantiem, kāpēc kāds iesaistās šajā kibermobbingā, ir tāpēc, ka līdzīgi kā ja mēs gūstam pastiprinājumus ar to, ka mēs ieliekam tos postus un citiem patīkums, lagās forši, tāpēc arī kāds, kurš, apsaukā citus vai kaut kā nejauki pret viņu izturās internetā, ka viņi arī gūs kaut kādu pastiprinājumus ar to, ka tos komentārus laikam un tā tālāk. Tā kā censties uz to nereaģēt un neiet uz to kaut kādu, varbūt, mēģināt pierādīt savu taisnību, tāpēc, ka diez vai kaut ko atrisinās. Un tas arī pievērsīs uzmanību un liks saprast, ka es pēdējos. Jā, un tieši tā, un tas radīs to sajūtu, ka, es trāpīju. Uz mani reaģē, jā, un to tā kā ir forši, varētu jāturpina. Un domājot, jā, kur vēl tad vērsties, tad Latvijā ir tāda forša platforma, droši internets, kur tad ir, viņiem ir mājaslapa, kurā var ziņot par šādiem gadījumiem, var vērsties pēc palīdzības, ja, tāpēc arī dažādi tur ir informācija, ko un kā darīt. Tas ir tāds, ka, ja mēs, man liekas, katrā skolā jau ir tas bērnu pusauģu uzticības tālruņa plakāti, ja 116, 111, kur var vērsties. Tāpēc arī vajadzētu visur būt droši internets LV, lai zinātu, ka tā ir tāda vieta, kurā, ja nav mājās, nav skolā pieaugušo, pie kuriem vērsties, tad ir vēl citi resursi. Kā vecāki un pedagogi, un es teiktu arī draugi var pamanīt to, ka ir kāda problēma pusaudzim radusies un saprast, ka cilvēks tiek kibermobbingots vai vienkārši mobbingots? Vai tur tiešām var teikt, ir pazīmes? Droši vien tas, ko var pamanīt, var apkārtēji to, ka kaut kas nav ok. Un tur var parādīt tās lietas, ko es jau minēju iepriekš. Droši vien mēs domājam par tādu kaut kādu mobbingu, kibermobbingu, tad tas, ko varētu bieži pamanīt vecāki, ir to, ka pusaudzis, piemēram, nevēlas iet uz skolu. Jo tas, kā jūs minējat, loģiski, ka negribētu būt tajā vidē, kurā man dara pāri. Bet arī citas kaut kādas izmaiņas, ka, piemēram, pēkšņi zudīja intereses par tām lietām, kas kādreiz patika, vai ka pusaudzis ļoti noslēdzās, tas arī varētu būt signāls, ka kaut kas nav ok. Tas nenozīmē to, ka obligāti viņš saskarās ar mobbingu vai kibermobbingu, bet vienkārši... Tas ir signāls. Tas ir signāls, ka kaut kas nav kārtībā, jā, un tad, iet un mēģināt kaut kā uzrunāt un sadzirdēt, kas tad ir tas, kas nav kārtībā vai kaut kas maiz. Un reizēm varbūt tā, ka kaut kādos man arī nevajag varbūt domāt, ka vienmēr kaut kādas, tāda vēlme varbūt mazliet vairāk pavadīt laiku ar sevi vai kaut kas. Nevienmēr tas būs signāls, ka kaut kas nav kārtībā, ja mums visiem ir tās enerģijas tik, cik mums ir, un reizēm varbūt sevišķi, skola prasa daudz resursus un varbūt tā, ka vienkārši ir kaut kāds posms, kurā man ir mazāk spēka un es vairāk gribu pavadīt laiku vienatnē. Neobligāti tas ir signāls, ka kaut kas nav kārtībā. Bet, ja tas nepāriet un turpinās, tad noteikti, jā, tā kā censties kaut kādu tādu atrast kontaktu un sadzirdēt, jā, kas tad notiek dzīvē tam pusaudzim.
Vismaz manuprāt, ir labi, ka vecāki dod bērnam šo brīvību un pusaudzim brīvību, veido šos video, publicēt viņus, bet kā jūs domājat, vai vajadzētu vecākiem monitorēt šo saturu, lai viņi paši pamanītu to, ka, kāda ir komentāri, piemēram? Jā, es tā teiktu. Man viss sako, man omīte sako, man tik tā kā, ja. Un tā ziņā, bet man būs bērni, man tā nebija, bet man telefons arī ar ekrāniņu skāriņjūtīgais bija vēlāk dzīvē. Nav kā sīkiem bērnu dārzā, bet es noteikti pirmos dzīves gadus būtu tā, ka sako līdz tam telefonā, kas tur notiek. Un kā arī noteikti vajadzētu sako līdz, jo ir ļoti grūti vecākiem ko pateikt. Tīpaši, ja tie vecāki ir arī tādi, kas ļoti uztrauc par to bērnu, tad bērns negrib vairāk satraukt. Jā. Jo arī var likties to, ka tie komentāri nav nemaz tik traki. Un, ja to neaptur pietiekami ātri, kāds pieaugušais to neievēro, tad var aiziet par tālu. Un vēl viena lieta, es nekad savam bērnam nenodarīšu to, ko mani vecāki atļauj man nodarīt. Man bija musically profils. Man vecāki neatļauj laudēt musically iekšā. Jo vispār jau 13 gadiem varēja, bet man atļauja kaut kādos 12 vai 11. Bet tas jau, viņi jau tādu ļoti negribēja, ļoti sekoja līdzi. Bet, protams, ka tu kā mazs bērns musically, tu safilmē, tu liekas, kā man sanāk. Un tu safilmē, saliec vispār man šķiet, ir viens profils, kas vēl peld kaut kur apkārt. Bet tur ir ļoti maz video. Bet ir daudz situācijas, kad draudzenēm mēs taškārt ieejam, uzrakstam, kur viņi profili no musically laikiem, kā jūs tur maziņas dēļ apkārt. Un vienkārši bieži vien ir tā, ka tu esi maziņš, tu safilmē kaut kādas stulbības, tad tu aizmirsti kodu, paroli. Tu nevar iet iekšā. Bet labi, kad tas maz bērns, tu parasti neliec kaut ko karjeras graujoši. Jā, bet tomēr varbūt ir kaut kādas vienkārši. Ir YouTube kanāli, bet bija tā, ka tur tika mobbingot par tiem, kuriem tur vecie YouTube kanāli palikuši vēl dzīvi. Jā, vai vecajā ir kaut kādi ieraksti, kurus valk ārā un tad saka, tu domāji tā vai, jā. Pie viss var pieķert. Tas ir ļoti svarīgi atcerēties, ka tas, ko mēs ieliekam internetā, tur paliek. Un domājot par atbildot šo jautājumu par vecākiem, viens ir ka vecāki monitorē to, ko ieliek pusaudzis un skatās komentārus, bet man liekas, ka daudz būtiskāk ir vecākiem pirmkārt pašiem saprast vispār, kā tas viss strādā un kas notiek tajās platformās dažādās. Un spēt saviem bērniem ar viņiem saprotamā veidā paskaidrot, kas tāds ir, kā tas viss strādā, un arī saprast, ka pēc pusauģiem šī tā izteiktā vēlme pēc tā rodās. Un man liekas, ka ir tādas divas galējības, ka viens ir pilnībā aizliegt un neļaut, ir arī tādi gadījumi, kur vecāki tā kā nē. Tas vēl trakāk, ir tad slapus. Piemēram, jā, vai arī tas var radīt to sajūtu, ka es neesmu iekļaus kaut kādā savā, tajā sociālajā vidē. Jā, draugiem nevar dalīties ar to saturu. Un otra galējība ir pilnīga brīvība un ļaut vai 12-gadīgam bērnam būtu jāvar likt jebkas internetā, ko viņš izdomā, kas būs forši. Tas ir tāds sarežģīts jautājums. Un man liekas, ka tas būtu tāds primārais, pašiem vecākiem arī spēt saprast, kas notiek, kā strādā šīs dažādās platformas, un spēt arī pusaudzim saprast, kāpēc viņš to grib darīt, un paskaidrot, varbūt, kāpēc, tur 10 vai 12 gados, ka tas nebūtu īsti, varbūt, tas vēlamākais to, ka viņš ar savu dzīvi dalās ar ļoti daudziem. Un parāda dzīves vietu, visādas personas datus, visu pēc kā var ļoti viegli identificēt. Kim Kardashian North West ir ļoti labs piemērs. Kim Kardashian ir meitiņa North West. Es neatceros, ka viņa gadu, viņa jau kaut 12 gadu ir. Bet, viņa labi, tur ir trakāk, jo viņas mamma ir ļoti slavena. Bet viņa komentāri ir izsākti, un arī viņas mamma apskata, sako līdzi, un tā kā ir tas, kas sako līdzi, ko liek internetā. Un tad, jā, protams, nevajag apgāt precīzi tā, bet viņi ir kā piemērs, kā bērnu šķiet palaist internetu pasaulē. Bet kontrolēti, diezgan tā kontrolēti pieskatot arī. Jā. Internets kļūst arī nopietnāks un biedējošāks ar to, ka tas ir izlaists video par to, ka nākotnē tos darba devējs. Var vienkārši ierakstīt tavu e-mailu, tu uzreiz parādās visur, kur tas pieraksties, un nesaprot cilvēki daudz, tīpaši jauni bērni. To tiešām, kad internetā ko nevar izdzēst ārā,
Arī pieauguši cilvēki nesaprot to, ka internets arī nav anonīms. Jā, un ja tu ierakstīsi kaut kādu stulbību, tad pēc tam iekodīs pēc par sevi. Vajadzētu pieklēgiem, bet šeit tas nāk no sirds, ja tu būsi labs. No kurienes nāk negatīvās emocijas, ko cilvēki izliek internetā? No sevis arī tas viss nāk. Bet tas nav no sirds? Tas ir tā kā, tas tā kā nāk no tava, no tur, kur žulsakmē veidojas. No turienes nāk ārā. Taisnība. Negatīvās emocijas, ko mēs saprotam ar negatīvām emocijām, tās ir emocijas, kuras ir nepatīkami just. Tur, piemēram, kaut kādas bailes, skumjas, dusmas. Viņas ir normālas emocijas, kas visiem cilvēkiem ir. Un no viņām nevar izvairīties. Tā, ka, no kurienes viņas nāk no tā, ka mēs esam cilvēki. Un tas ir ok. Bet par to jādām, kāpēc cilvēki viņas izliek. Jā, kādēļ tieši šis ir aizēja paskrien, aizēja paklēdz mežā, klasiskākais. To bērnībā vienmēr ieteica, paklēdz mežā, tas dusmīgs. Tagad paklēdz. Jā, un tagad tu ej un kliedz internetā. Un liedz, tā kā, jebkura platforma atrod savu platformu, kurā pakliegt. Tas atkal man ļoti komplekss jautājums ir, kāpēc cilvēki izvēlas šādu šīs emocijas izlikt. Bet viens droši vien ir tas, ka tas ir pieejams. Tas ir tiešām quick fix. Jā, tieši tā. Es varu izvilkt telefonu un varu kādam aiziet un kaut ko pateikt. Narkotikas jāsāk lietot, tas mums neaizvaras cits. Tu pēc tam esi dusmīgs un tā, bet tev rodas vēl greizsirdība, jo tu redzi kāda, kam iet labāk nekā tev. Tev vai arī, tā greizsirdība rodas par kaut ko, vai arī viņi ir, kaut kas, viņiem ir, kas tev nav. Greizsirdība. Un tad tu tā greizsirdība pārvērš tādās dusmās un tu izgāz pret viņiem, jo tev ir dusmas uz sevi, ka tu tāds neesi. Tie, kuri kaut ko sliktu raksta, viņiem tur nav dzīves, viņi ir nelaimīgi un tā. Nevienmēr tā ir, jā. Tā nevienmēr ir, jā. Un ja mēs domājam to, kāpēc, atgriežoties pie tā iepriekšējā jautājuma, kāpēc cilvēki to dara, mēs domājam par tādu tiešsaisti, viena tā foršā lieta, domājot no tādas žultu izlikšanas puses, ir tā, ka to vienkārši var izlikt. Un tas ir vienkārši, jā. Un es aizēju projām, un viss uz mani vairs neatiecās. Es savu negāciju izliku ārā, es esmu savas nepatīkamās emocijas dabūjis no sevis prom. Un tas, ja kādu tas ietekmē vai kādu aiziet kaut kāda milzīga diskusija, tā vairs nav mana problēma. Es varu vienkārši tam nepievērst uzmanību. Tā kā tas ir tāds viens, jā, ka tas ir vienkārši, un tam nav nekādu sēku bieži vien. Un tad citi iemesli, kāpēc to cilvēki dara, ir ļoti, ļoti dažādi. Viens varbūt to, ka tiešām cilvēkiem ir kaut kādas pašiem grūtības, ar ko viņi netiek galā, vai ka viņi paši no tā ir cietuši un grib kaut kā atspēlēties kādam. Tā tiešām var būt, jā, bet nevienmēr tas ir tāpēc. Un tas varbūt arī tāpēc, un ja mēs atgriežamies pie pusauģiem, pusauģi meklē sevi, meklē savu identitāti, tā ir normāla lieta, ko pusauģiem darīt. Un tā skaitā arī meklē to, kāds es tad būšu tiešsaistē. Un tur arī var būt ļoti dažādas, varbūt tur vērotājs, varbūt kaut kāds tur veidotājs, influenceris, jā, vai komentētājs, visi komentētājs, eksperts, heiters. Būtu heiters, jā, būtu roles, un ir arī tāda normāla lieta šīs identitātes piemērīt. Un tā kā tas arī var būt tāds viens iemesls, kāpēc, pusauģi kaut ko tā dara, tāpēc, ka vienkārši mēģina saprast, kā viņi tajā visā redz sevi. Tā kā iemesli, kāpēc to dara cilvēki, ir ļoti, ļoti dažādi, jā, un tas var būt gan saistīts ar to, ka ir kaut kādas grūtības, gan arī, par to pašu kaut kādu greizsirdību un kaut kādu skaudību par citiem, jā, protams. Un reizēm, kas ir interesanti, ko bieži vien nedomās, ka reizēm cilvēki kaut kādas lietas dara, tāpēc, ka vienkārši viņi ir garlaicīgi. Un tas ir veids, kā nosist laiku, jā, un tas ir kaut kādā veidā kaut kā sevi izklaidēt. Un tad, ja sev pieķer pie domas, ka mans veids, kā ar garlaicību tik galā, ir kādam, rakstīt nepatīkams komentārus vai kādu troļot, jā, vai tas man pašam šķiet ok. Vai tas padara par adekvātu cilvēku arī jautājums. Negribētos noslēgt uz šādas negatīvisma nots. Galu galā mēs neesam komentētāji. Mēs esam raidījumā runājam par spīti tam, cik brīžiem šī vide var būt toksiska, kas tomēr ir tas labais, ko tavā dzīvē ir ienesis TikTok un satura veidošana tur? Daudz iespējas, kā runāt ar jums. Man ir daudz draugu veidojušies, un kā arī daudz laimes, daudz pieredžu. Es nezinu, kas runāja tā kā kaut primitīvi, bet vienkārši bija liels, ka man
Es kopumā teiktu, ka man nācis vislabais. Lai Dievs svētī mani un jūs un vispārējais, kas skatās. Vai man ir jāsaka atvadu vārdi? Man ir jāsaka atvadu vārdi, bet es pēc šīs īsti nezinu, ko es varu piebilst. Katrā ziņā vērtīgi mums katram būtu atcerēties, ka tas, ko mēs publicējam internetā arī paliek. Internets nav anonīms, un ja tavs mērķis ir rakstīt negatīvas lietas internetā, protams, mēs nevaram tev pateikt, nedari to, bet padomā, vai tas ir tā vērts, un vai tu no tā iegūst kaut ko ilgstoši liederīgu, vai tomēr tu vienkārši patērēsi savu laiku, cenšoties izpatikt citiem ar negatīvismu apveltītiem cilvēkiem. Paldies tev un tiekamies nākamajā runājumā.